pirmā zivs ir. Šitā jau ir. Mērā, ne? Ir mērā. Nākošu gadu būs viņa mērā. Jā. Nāk pie lūpiņā, ne? Labrīt visiem. Labrīt! Esam Vimbās, Gaujā. Pagājušo nedēļu mēs ar Gintu bijām pirmo atklāšanu uztaisījām. Un tā šonedēļ mēs visi trīs esam. Sinti arī Beidzot pievienojies. ieraudzīja, ka es saķērs Vimbas, viņa arī gribot. Nu tā, mēs esam kazu krācīties. Gintam pirmā vimba ir, mums vēl nav. Gan jau mēs piedzīsim. Nu neko. Ledus sezona jau ir sen jau aiz muguras tagad. Ar fīderīšiem jālaiž. Tūlīt jau karpas sāksies. Rīgā jau viss notiek, viss velk karpas. Tā kā tas arī vairs nav aiz kalniem. Ko vēl pateikt? Nu neko. Gaidām to pirmo zivi. Nu, barībā mums ir te divu veidu barības. Sarkanā vimba un parastā vimba. No tāda te Bauskas ražotā. Šitas te ir tas, kas palika pagājušo reizi pāri. Tad tagad sākam ar to. Vēlāk tad pieaugs klāt vienkārši parasto. No tā sarkanā barība, viņa ir dikti lipīga. Es pagājušreiz pāršāvu pa daudz, mazliet pa daudz ar ūdeni, un tad bija riktīgs kunkuls ar viņu. Tā. Tad esmā reku garneli. Vismaz pagājušo reizi uz nevārīto ņēma. Pārējot ar tārpiņu un vārīto īsti negribēja. Un tu mazliet vēlāk vēl pieliks klāt arī krāsainos rikumiņus. Nezinu, redzēs, vai tas kaut ko dos vai nedos. Kaut kā tā, kad man to bori bār. Man jau nevajag, man jau pagājušo reizi te ir pinki. Vakar gribēju baltos vēl nopirkt, bet pavisam aizmirsu, nesanāca laika. Tad mēģinās arī ar pinkiem kaut ko dabūt. Motili nezinu, vai vēl var nopirkt pie mums Valmierā. Varbūt, ka vēl kaut kur arī var. Grūti pateikt. Nē, esmu gājis skatīties. Jā, vairāk spiedīs uz to garnelīti. Tā man liekas, ka tāda ejošākā esma ir. Tāds te jaunums mikrofoniņi, ļoti dārgi. Un tad tas tā kā, lai labāk skaņas kvalitāte mums būtu. Lai apkārtējos onkuļus mazāk dzirdētu, ko šie lamājās. Tad tā, cerams, ka novērtēs. Vismaz cik patestējām, tas mikrofons viss bija baigi dikti labi. Tagad tā kārtīgāk būs tas tests copē. Tad man vajadzēs garnelīt arī. Uzjauksim klāt bišķīt papildu porciju. Es uzreiz tā sarkanā sāk tā kā kunkulīti iet. Tā sarkanā barība ir daudz lipīgāka pa to balto. Un tā ūdeni dabūna viņa tāda. Pēc barotavu arī stipri nevar spiest. Tas nekas, tas trauma, viņa tāpat diezgan grūti tad skalojās ārā, ja saspiež labi. Bišķīt pastāv. Un tad pieliks klāt capumiņus.
Vat. Tā te. Višķi krāsaināks, tad tas viss pasākums ir. Izskatās jau diktu labi. Kaut kur ieķēries bija. Tev? Tukšs. Tāpēc man likās, ka tur kaut ko tā kā knibināja bišķīt. Tukšs. Tāds te spoguļāķīts. Sarkans. Tad te bišķīt apgraizi. Lai nav daudz tādu. Vajag gabaliņu, kur tai zivī aizķert un noraut. Esmu. Tāds kukulīts. Šitas mani tuvā distance. Tuvāk iemests. Otrs kāds ir līdz straumu iemests. Redzēs, kurš tā kā vairāk nostrādās. Otru kātu. Baigi kā ieguļās. Barotā. Kaut ko ievirpuļojusi bija kaut kādā zālē. Te garnela vietā ir. Nav aiztiktie. Kaut kādas skujas. Kas te ir? Te ir tāds. Te es uzliku dzeltenas spoguļāķi. Tas šitas kātiņš bišķi tālāk ir. Lai pēc tam var salīdzināt, kurš tā kā labāk nostrādā. Šitas spiež Pati laikam uz šokā. rekordu. Atnes iedot tīkliņu. Ir. Pirmā cope. Džido ir riktīgi smagi nāk. Tur ir riktīgs kukainis. Hop. Nonāk nemaz augšā. Man liekas, ka tur nemaz nav vimba, tur baigi. Ir, ja? Tur riktīgi likās, tā kā tur būtu breksis kaut kāds. Tāds smagais pumpējiem. 3,5. Man pagaidām liks pie Sintīs tīkliņā. Tā kā būs 5, tad vilks nākošo tīkliņu ārā. Ir beidzot sagaidīt, cik ir kādi 2,5 stundas pagājuši, ne? Joprojām gaidam tās vimbas. Vēl aizvi. Nav te galīgs klusums. Retam kāds kaut kur izvelk pa vienai, un tas arī viss. Kaut kā tā. Man te bija tāda smuka copīte, bet pa tukšo. Un uzreiz gribēju pārmest, iemest vēl vienreiz iekšā un atšauju vispār baroto. Kaut kur tur pret kaut kādu cēlnu laikam noberz auku. Un dabūju pārsiet visu sistēmu pa jaunu. Lanciņi zina, kas te notiek. Kur tās vimbas palikušas. Vienu dienu viņas te ir, otru dienu nav. Tāda nav, ka pateiks, tur viena no šitā ēsma strādā un uz to riktīgi tur ķerās nav. Viņas te kaut kādas izvēlīgās šogad ir. Un arī tie lielie bari nezinu. Neesmu te redzējis un dzirdējis, ka te būtu tiešām tas lielais vimbu nāciens. Kādu dienu ir labāk, saķerās tā norma ātrāk, un tas arī viss. Citu dienu te tāpat pa nulēm paliek daudz. Uzliku pinkus virsū. Un
Arī nekā tur nav. Negribu viņu pinku. Vairāk nekā cita nav. Vārīta, garnela, svaigā un pinki. Jāmēģina to pašu, kas mums ir, ar to arī noķert. Smieklīgi. Visi sēž kaut ko, par retam tur kāds kaut ko varbūt izvelk. Bet pārsvarā te visi meditē, nekā nav. Tad tur otrā pusē atnāca onkulis pirms kādas stundas. Tikko izvilka 5. vimbu, visi iet mājās. Te sēž visi. Tur kādam 2, kādam 1, kādam vispār neviena nav. Tā tas jādara. Atnāca stundiņu, pasēdi un ir. Tā, Sintijai vispār ir 2 stundas laiks tikai. Tā viņa dosies projām tur savās darīšanās. Tā kā baigi fiksi jāmakšķerē. Nav tev izslēgts. Ieslēdzi? Jā, ieslēdz. Ir. Jāpierod pie mikrofoniņā. Tā kā tāds opi tādi ļoti neaktīvi ir, tad mēs viņus slēdzam ārā tos mikrofonus, lai pa tukšotu neiet. Un to, kas sāk runāt, aizmirst ieslēgt viņus. Jā, un paliek viss svarīgais aizkadrā. Cik mums svarīgs? Svarīgais mums ir tur, iekšā, ūdenī. Augsts arī, it kā solīju šodien siltu dienu, bet ļoti augsts vējš. Pagājušo nedēļu, kad mēs ar Gintu bijām, tad bija vispār 4 grādi. No paša rīta bija 2 un pēc tam 4. Copni ir, tad mainās, kāds iet mājās, kāds nāk. Pārsvarā visi tukšām kulītēm. Blakus arī kaimiņš no rīta atnācām, sāka ķert. 4 izvilka, un tagad to 5. viņš visu vairāk nevar dabūt. Draugs ir atnācis. Bija laba? Jā. Bija laba, ko? Vēl vien grib. Bet man žēl, tāpat zivs neķerās. Šitā jau bija tas gurmāns. Viņi jau tur kaut kādu fufeli neēdīs, viņi tikai tādu kvalitatīvu garnelu. Jā, acis vien tik nobolīja. Viss nevar barot, reku tur vēl nāgu, beigās mēs te būsim kaut kādā vārna ielankumā. Kur tu palika? Uzliks mazu garnēlas gabaliņu un saliks galā pinkus. Varbūt kaut kāds cits rezultāts būs. Labi, vienu sarkanu pašā galā. Tāds tekumos. 2 krāsaina mormiška, garnelīte, svaigā un 3 pinki. 2 balti, 1 sarkans. Uz šito gan jābūt tagad ir. Tak. Labi, es te galā arī uzlikšu kādu tārpiņu. Nekas tā pa bunču nenāk vaļā. Arī garnelīte un pārīti spinki. Vajais vējš parādījies. Ka pūš. Diezgan paliek vien stiprāks un stiprāks tas vējš. Pilnīgi tā, ka te var redzēt, jau viļņi jau veidojās. Ko mani 90 gramu barotava
Tāda te Sintija ir mazliet vieglāk 80 grami. Viņai tie kātiņi bišķīt mīkstāk ir. Wow, kas te par pūtienu? Tāds pūtiens. Tas pārmetienu jau. Nu, to tāds vējš sāk parādīties. Tūlīt visi kāti būs pa zemi. Tā, kas man tur ir esmu? Viss kārtībā. Vai mainīt marmišu, ka paprovēt citu. Labi, vēl iemetīšu, un ja ne, tad man ir plānā vienkārši parasto āķīt ar putu plastiņu uzlikt, lai viņš tur tā kā tajā straumē plivinās ar vēju. Kas tad te man pa mazgu? Kaut kāds mazgals. Tak. Ups. Nu, un otrā man ir te reku tāds. Atgriezīs varbūt bišķīt mazāk. Tāds sarkans spoguļāķīts. Ko, garnā pazud? Kaut kur garnēl noēst. Varbūt kamēr tur tas vējš plivināja garnēl nosist. Jo te jau es uzliku astīti virs tādu stingru. Ļoti iespējams, jo te vējā baigi grūti saprast. Tur kaut ko sāk vilkt. Bet arī ne visi. Lielākā daļa sēž tādu zivu nemaz šodien nav redzējuši. Tur onkulim, tur jau viņam ir jau 7. laikam. Blakus viņam tur viens ar kaut ko velk un pārējie neko nevelk. Kuki krīt, zari krīt zemē no tā vēja. Krēsla lido pa gaisu. Normāls pūtiens. Man jau te statīva arī apgāza, jo tev ūdens spainīt uzkarinātais smagāks ir. Bet tā te brīžiem te smuki pūš. Es dodos. Jā, Sintī dodās darīšanās. Viņa Jā. saka, te nav copi, te nav. Nu jā, te jāiet kaut kas cits darīt. Viņa saka, Intu paliekam 2 tā. Teic, ja ķeršoties, tad viņi nākšot atpakaļ. Nu jā, nogaidīšu. Nu tad viss, dodies. Dai, atā. Viss tūlīt sāksies riktīgā copa. Man tāds čujs ir. Tūlīt būs. Man jau nav jau. Man ir tukšs. Tajā vējā pat nepamanīja, ka pazūd. Vajag uzlikt parastu āķīt ar zaļu putu plastiņu. Un uzlikt garneli, un garneli jau noziedējusi. No tāda te. Jāapskatās, viņš vispār peld. Viņš var to garnelīt noturēt. Ir jau arī tur smuki. Jāatstāja kādu brītiņu tas putuplasts. Abā, ir kaut ko noķēru.
Uzliks vārīto garnelu. Tā mazīt. Un pēdējā kafija jāierauj. Tur nesanāk pilns. Un arī īsti nav saprotams. Ir kas te ar gruntenēm plikām makšķerē, ir kas ar fīderīšiem un barību. Un pateikt, kurš labāks ar te īsti nevar. Ir gan tā ķer, gan tā. Vai nezinu, tagad intensīvāk pabaros. Ik pa 10 minūtēm kaut kur pārmetienas uztais. Varbūt, ka pienāk pie tās barības, nezinu, redzēs. Kamēr mēs te gaidām zimi, tikmēr varat paskatīties no pagājušās nedēļas, kādas zivis mēs te ar Gintu noķērām. Es domāju, ka tad bija slikta copa, bet nē, varbūt vēl sliktāk. Ko Gintam pirmā vimba. Opa, ir! Tas pa bimbu pateikt. Ras, noādusies pusgadies. Normāli. Mērīs? Tev nemaz nav mērāmies. Ne. Kā man? Man pat sačukā. Gandrīz 40. Gandrīz. Pus centimetrs pietrūks līdz 40. Tā ir labi. Normāli. Šitā ir labi. Šitā būs 45. Vai arī šitā te kaina. Nē, nebūs tikko mazāk. Nē? Jā, mazāk. Ir. Normāli. Kaut kur apakšā pagāja. Nē, viņi papakš ir. Šitā ir smukā. Kur viņi ir? Nav mazāk, bet trakāk kaut kā. Nu, kas tur ir? Ir. Arī 3. 40. Šitā ir 40. Viens gandrīz. 40. Nē. Ko tu tur papildi? 39. 3D. Kā 39? Kaut kas bišķi tā kā uzstrinkšķināja un viss. Tā, tev uzpūtīsim vimbu vēl papildus. Redzēs, tāpat te nekas nemainās. Varbūt kaut kādu uzlabojumu ir. Jā, kas tur putuplasts kaut kāds. Tād. Labi, uzliksim citu. Kur man viņš palika? Kur to man palika putuplasts? Ha! Re, kur? Gan arī aizgāja. Opa! Re, kur ir mans putuplastiņš? Sāksim ar to galvu. Jā, uzliksim zilu.
Nu tāds te. Nu, tagad gan jābūt ir. Uzlaidīs vēl virsū šito. Nu, pretējā krastā tur sāk kaut ko pamazām vilkt. Tad viens izvelk, tad otrs izvelk. Tur kaut kāda kustība parādījusies ir, tāpēc pusdienas laika. Mums te šitajā pusē vispār te pilnīgi nekā, pat neviena tukšā cope nav. Tā, noņems tos pinkus nost. Atstās garneli ar bumbuli. Vēl atkal izvilka tikko. Pārvācamies bišķi zemāk. Mazliet tālāk no krācītēm. Atpakaļ? Jā. Kafija? Baigi jau neko neesi nokavējusi. Jā. Tikko te iemetos, skatos, man lāciņa nav vairāk. Pazudis kaut kur izmeklējāmies ar Gintu. Atnāca Sintija un atrada tur iepriekšējā vietā, kur es sēdēju. Tad tās tie vāciņi tādi uz vienu apgriezienu tik turās. Diezgan švaki. Nē, nav kārtīgi pārdomāts. Neko, vismaz labi, ka ir savādāk. Tur viss smiltis, visi iet iekšā. Tā, labi, noņemsim to putu plastu nost. Uzliksim atpakaļ, kad mormišku. Nu, zaļo jāuzliek. Un ko, jāizlieto barība un tad jau jātaisās uz māju. Kur dibenu paņems. Tie ir tādi stingrāki. Te pie astas viņam. Viņi labāk turās uz āķa. Tak. Nu, pagaidām ļoti spīdoši. Vismaz viens labums, nebūs zivis daudz jātīra. Tas arī viss. Vienīgais labums. Sintija tā arī savu lielo vimbu nenoķēra. Nu, beidzam mūsu brīnišķīgo copi. Bez rezultātiem. Viena man ir. Man maziņā 5 centimetri. Mums šodien viena no sliktākiem rezultātiem. Protams, bija, kas tur arī pa nulēm palika, bet pārsvarā visiem tur tās 3, 4 kaut kādas tās vimbiņas bija. Neko, šitās brīnišķīgās nots arī beigsim šodien. Vimbu copi lielo. Laidīsim mājās. Čau visiem! Atā!